Bagātais nabaks Andris. Šoreiz gan Andris būs mazliet citā amploā, bet kamēr Andris vēl riktējās savam jaunākajam uznācienam, jums visa stāsta garumā ir jāpatur prātā atbild uz jautājumu, cik viegli perikupam būtu apjāt citu perikupu. Protams, ja pieņemam, ka abi ir līdzīgās svara kategorijās. Un vēl tādai mazai atkāpei, lai visi tie Andra stāsti nav tikai par to vienu nelaimīgo X5 un auto tirdzniecību, to vidi šoreiz mazliet pamainīsim. Ties konteksts gan paliks tas pats, jo tu vari izdzīt Andru no rajona, bet, kā jūs jau zinat, rajonu no Andra tu vairs neizdzīs nekad. Gatavi! Andris kādā rītā pieceļās, paskatās apkārt un saprot, ka tam viņa dzīvoklim ir vajadzīgs remonts. Zin kā, čiepiņas uz šādu interjeru arī vairs baigi necapē. Nav tie laiki, kad ar pliku X5 to jautājumu varēja nokārtot. Un par cik no tiem N57 piedzīvojumiem Andris arī ir kaut kā atkopies, pat izskatās, ka mazliet ir kaut ko iekrājis. Tā kā viņš vairs neredz nekādus šķēršļus jauniem izaicinājumiem. Un kā jau noskaidrojam iepriekšējos video, Andris neko nevelk ne pa motoriem, īsti arī ne pa dzīvokļa remontiem. Tāpēc loģiski, ka viņam ir vajadzīgs meistars, kurš to remontu viņa vietā izveiks. Andrim gan ir čoms, vārdā Māris, kurš kā reiz par šo tēmu velk ļoti labi, bet viņam ar to Andra dzīvokli šobrīd krāmēties īsti nav laika. Savukārt Andris nav pieredzis gaidīt. Un ja Andris no rīta pieceļoties ir nolēms, ka viņš pirks to X5 ar N57 motoru, tad viņš viņu arī pirks. Tagad. Kā Andris var vaļā SS un diezgan ātri atrod pirmo upuri. Upuri mēs sauksim par Slaviku. Vēl gan mazliet par agru saukt Slaviku par upuri, to, kurš ir īstais upuris, mēs vēl noskaidrosim, bet, visu pēc kārtas. Un Slaviks, protams, sev noprezentē izcili un pozicionē kā lielāko speci šajos jautājumos. Un pēc nepārāk garām diskusijām un dzīvokļu apskats par visnotaļ pieņemamu cenu ir gatavs šo Andra piedāvāto izaicinājumu pieņemt. Andris, protams, priecīgs, pamet dzīvokļu atslēgas Slavikam un pats uz pāris nedēļām parauj nitku pie mammas uz gulbeni. Mamma jau dēlam buļbuļinas sacepusi, fūzelu uz galdu uzstutējis, viss kā pie cilvēkiem. Tās pāris nedēļas provincē paiet nemanot. Un drīz jau Slaviks zvana, ka viss ir gatavs un varot braukt pieņemt objektu. Andris priecīgs piekraut pilnu bagažnieku ar lauku labumiem un sit pedāli pie Slavika. Atver dzīvokļu durvis un izplūst prieka asarās. Tagad ievas pārvērtībās, atcerieties tādas. Svaigs lamināts, jaunas tapetes, viss tīrs, sakopts un gaišs. Andris ir priecīgs, Slaviks arī, bet garās diskusijās Slaviks neiegrimst. Saskait kotleti, pārmet simkārt pār pa žogu, un visi no šī stāsta aiziet kā uzvarētāji. Gandrīz. Pēc kāda laika ciemos pie Andra atnāk čoms. Māris. Atcerieties Māri? Māris atnāca paskatīties, kā tad Slaviks ar Andri ir realizējies šajā grandiozajā projektā. Māris ienākot Andra svaigi izremontētā dzīvokļa koridorā, Mārim saļimst kājas. Aina, kas pavarās Māra acīm, ir diezgan dramatiski. Sienas šķības, tāpēc jau sapelējušas, špakteli saplēsājusi. Es ceru, ka visi šajā stāstā savilk pareizās paralēles. Māris, protams, būdams īsts speciālists, to visu redzot, šausmās saķer galvu. Mārim Andri ir žēl, bet Andris ir apjucis un neko nesaprot. Kā lai pasargā tādus Andrus? Kaut vai tai pašā auto iegādes kontekstā. Ko tieši Andris izdarīja nepareizi? Vai pareizāk sakot, ko viņš vispār neizdarīja? Viņš nepārbaudīja. Andris nepārbaudīja Slaviku. Un tiem, kuri saprata stāstu kontekstu, skaidrs, ka tas stāsts jau nav tikai par kaut kādu testa braucienu līdz pirmajam pagriezienam vai kaut kādu auto vēstures atskaiti, kuras arī es domāju, neviens kādreiz pasūtot ir saņēmis tukšu, vai ne? Man arī tā ir bijis, nesat vienīgie. Un nevienu reizi vien. Tāpēc, lai širādi Slaviki jūs nevarētu tik vienkārši aptīt ap to tapešu rūli, Māris jums ir uztaisījis provin.lv. Tas provins kā reiz arī ir tas tavs čoms, kur tu vari pieslēgt tam auto iegādes jautājumam vēl pirms tā remonta. Vai ja tavam īstajam čomam īsti priekš tevs nav laika? Nav laika, nav kompetences. Kāda starpība? Un īpaši aktuāli tev tas būs, ja tu gribi būt drošs, ka tā Slavika izpētes jautājumos tu neko no viņa biogrāfijas nepalaidīs garām. Savukārt, lai nepalaist garām, tev būs jāsūt nevis auto vēstures atskaiti par tiem 20 eiro, bet jātaisa audits. Zināt, kas ir audits? Ir kādam kādreiz bijis. Tas ir tā, ka no priekšas, no pakaļas un vēl no augšas. Visur un visās pozās. Un tas jums tur arī būs.
Pat, ja tas auto visu dzīvi ir dzīvojis mežā zem eglas un nekad nav atzīmējies pilnīgi nevienā datubāzē, kas gan 21. gadsimtā ir tā diezgan reta parādība. Vari būt drošs, ja tā informācija par to mašīnu nebūs arī provina auditā, es vairāk domāju par tieši auto vēsturi, tad viņi nebūs pilnīgi nekur. Mēs to Slaviku šasīs numuru ieliksim gan vairākās maksas, gan bezmaksas datubāzēs, kurās, starp citu, arī ļoti bieži var atrast tāds diezgan interesants un vērtīgs nianses. Piemēram, tikko mēs vienam klientam atradām tādu diezgan interesantu detaļu par vienu negadījumu, kurš nefigurēja pilnīgi nevienā maksas vēstures atskaitē. Un šitādi piemēri ir, un viņi noteikti uzpeldēs arvien vairāk. Mēs tikai tikko sākām. Protams, ka nevienmēr un par visu varēs atrast, bet neizpildot mājas darbu līdz galam, uz labu rezultātu cerēt nevajadzētu. Kaut kāds vairāk kā 2 stundas mēs rakām to informāciju par to vienu modeli. 2 stundas. Tas rezultāts bija daudz interesantāks nekā viena pustukša auto vēstures atskaite. Piekam jūs to mašīnu vairumā gadījumu pērkat ilgākam laikam. Vairumā gadījumu, jūs viņu nepērkat droši vien pa 1000 vai pa 2000 eiro. Piekam tas cenas jautājums arī tāds ļoti relatīvs. Un pasūtīt 1-2 standarta atskaites jums tāpat izmaksās cik? 40 eiro, 50. Pērkot kaut kādās pakās noteikti kaut ko var ietaupīt, protams, ja viņi nebūs tukši, vai ne? Bet labi, sūca tām tabulām. Tās tabulas ir tikai viena no tā audita daļām. Ar to tur nekas nebeidzās. Tas Slaviks arī varbūt ir dažās nepārāk prestižās datubāzēs, bet tas jau uzreiz nenozīmē, ka viņš ir slikts cilvēks. Tā kā svarīgi ir ne tikai dati par auto vēstures ierakstiem, tikpat svarīgi ir arī kritiski pārdošanas sludinājumu un konkrētā modeļa vājo vietu analīze. Atcerieties to ļoti rūpīgi pieietam jautājumam. Lai jums vieglāk būtu to uztvert, pateikšu vienkāršākiem vārdiem. Mums tas Slaviks noteikti nevarēs iestāstīt, ka tā tapete, kas ir pielīmēta to pašu lētāko un sūdīgāko līmu plauktā, pie tās plikās betona sienas turēsies mūžīgi. Nemaz nerunājot par to, ka daudzi joprojām nezin, cik konceptuāli, ja nepaveiksies, tev var izmaksāt uzturēt, piemēram, kaut kādu nezinu. 2015. gada X5 vai to pašu Audi A6 ar 200 kW motoru un 250 000 noskrējienu odometrā. Jau baigi daudz, vai ne? Kā jums šķiet, cik tas varētu maksāt gadā? 1000, 2, 5? Ja 5 sienā metienā, arī var gadīties. Tad te vienam otram gadās. Tas pats ar kaut kādiem nepareizajiem Volvo motoriem. Tur es vispār paklusējuši. Droši pērkat no tā Slavika to 16. 17. gada XC60 ar to PSA grupas motoru. Pa kādiem 10-12 tūkstošiem. Laicīgi sagatavojot eļļas spainu, ko vadāt līdzi. Ja jūs domājat, ka tas N57 motors ir dārgs remontā, un ar Volvo pēc tik trūlas formulas jūs brauksiet tam BMW no priekšas, kā uzvarētāji, man jums ir baigi sliktas ziņas. Var gadīties, ka jūs abi apstājaties pie viena luksofora. Nesat aizdomājušies, kāpēc labs 11. 12. gada XC60 ar tādu sūdīgāku komplektāciju, lielāku noskrējienu un vecāku gadu maksā tikpat, cik pilns un mazāk nogājis, kad 16. 17. gada facelifts ar visiem airdizainiem un visām tam mirdošajām podziņām. Es tiešām brīnos, ka daudz viņus šķirstot šo jautājumu sev nav uzdevuši un par to aizdomājušies. Lai gan varbūt viņi ir aizdomājušies, bet mierina sev ar to, ka ar jums jau nekas slikts nenotiks. Andris ar tāpat domāja. Tā kā tu vari būt drošs, šitas viss projekts ir izveidots, lai tas strādātu kā filtrs starp tevi, to tevis izdarīto modeļu izvēli un to auto pārdevēju. Piekam tavās, nevis viņi interesēs. Ar visu to, ka es teorētiski arī spēlēju vienā laukuma pusē ar viņiem, bet tā kā reiz arī varētu būt tavu lielākā priekšrocība. Ja ar tā audita rezultātu lapu rokās, es domāju, ka tavs izredzes tikt apmānītam var samazināties diezgan dramatiski. Un tam provina auditam kā reiz arī vajadzētu būt. Visa sākuma pamata. Izmetīsim vienu piemēru. Jūs pirms tās auto iegādes pasūtat vienu, visiem labi zināmu un ļoti populāru auto vēstures maksas atskaiti. Kaut kas tur varbūt ir, bet vai tas ir viss? Ļoti iespējams, ka nē. Piemēram, pēdējā auditā, kur mēs taisījām priekš klienta, tie nobraukumi un auto vēstures dati tika savākti un apkopoti un salikti vienā failā no veseliem 7 dažādiem maksas un bezmaksas avotiem. 7. Piekam par rētam mums sanāk pielietot pat tādus avotus, kuriem ierīnas mirstīgais tik viegli nemaz nevar piekļūt. Nevienmēr un ne visur tas strādās, bet šādi precedenti ir bijuši, un mēs tos galējā gadījumā pilnīgi noteikti centīsimies pieslēgt. Un atgriežoties pie tā audita, kurš salikts no 7 avotiem,
Skaidrs, ka daļa no tiem datiem tur, protams, ka pārklājās. Bet tā pašā laikā man atvilknē stāv vairāk piemēru, kur tā viena standarta vēstures atskaita ir bijusi ļoti tālu no tā informācijas apjoma, ko mums izdevās savākt, kad dažas stundas aktīvi parokot pa to mašīnu. Jūs sūtat vienu atskaitu un cerat uz labu rezultātu. Tā kā pēc tā Provina audita jums būs izanalizēta un apkopota auto vēsture, saliekot kopā vairākas maksas un mazāk populāras, bet ļoti bieži ļoti noderīgas bezmaksas datubāzes, kuras jūs vispār nelietojat. Un kā jau minēju, Provina audita atskaite nekad nebūs tukša, nekad. Pat ja tie vēstures dati tur būs ļoti ierobežoti, mums pilnīgi noteikti atradīsies, ko pastāstīt par katru slaviku tavā rajona pieturā. Tāpat pēc audita saņemšanas tev būs arī iespēja sazināties ar mums personīgi, WhatsAppā, telefoniski. Jūs varat kādai auto vēstures atskaitē uzzvanīt un pajautāt, vai tā 5000 eiro lielā izmaksa 17. gadā Vācijā tiešām varētu būt kaut kas nopietns, vai, kā saka, nav pamats satraukumam. Baigi dzirdējis par šādu opciju. Ja kaut kur ir, dodat ziņu. Tāpat jums būs iespēja apspriest tos iegūtos audita rezultātus un uzdot sev precizējušus jautājumus. Gan pirms, gan visa konkrētā auto iegādes procesa laikā. Tas, protams, ja pēc tā audita tas noskatītais upuris vēl būs izskatīšanas vērts eksemplārs. Bet, dažas mašīnas, ko mēs pārbaudījām, jau stāv rindā uz padziļinātu pārbaudu pie dīlera. Tā kā nav tik traki, ir arī labi eksemplāri. Viņus tik jāprot sameklēt. Un ja jūs vēl neesat izdomājuši, ko jūs gribat pirkt un nezināt, pat kurā virzienā skatīties, tur mājaslapā zem tās audita pogas ir vēl viena podziņa. Paši izlasīsiet. Domāju, ka arī daudziem varētu būt noderīgi. Kā jau minēju, tādai rūpīgai sludinājumu un bilžu analīzei, tai arī ir jābūt. Ļoti pavirši, ļoti daudzi no jums skatās fotogrāfijas. Mācaties tur visu pievilkt, izanalizēt. Neskaitām sludinājumi ir bijuši tādi, kur tu tos sarkanos karogus jau redzi bildēs. Tur ļoti daudz sludinājumu ir tādi, kur tu jau redzi, ka tur pus mašīna ir krāsot. Kā būtu Andrim bijis tāds Provina audits, pirms viņš satiktu to slavi, vai ne? Un gan arī aizmirs. Sludinājums Provinā varat likt ne tikai no SS, bet droši varat likt arī no Auto Plivus un Mobil.de. Plivusā mēs tur ar vienu izpurinājām. Tur klients bija diezgan interesanti varianti iesūtījis. Pa tādu naudu. Tos mobils sludinājums arī. Tos pat būtu interesanti, ja jūs kāds atsūtīt kādu krāpnieku variantu, lai mums interesantāk to visu analizēt un jūs pašiem pēc tam arī parādīt, kā viņi izskatās. Kaut kā tā, domāju, ka projekts varētu būt diezgan interesants. Savā ziņā pat, man liekas, ka unikāls, ko jūs sakat. Tāpēc man arī ņemtiņā dalība pašam ir diezgan interesanti. Jau vēl vien maz nians, es tā domāju, ka maz, ka katru no tiem pasūtītajiem Provina auditiem es pārcelāšu pats personīgi. Tā kā sorry, kolēģi, nekā personīgi. Provina.lv, paldies visiem, tiekās.